HR podkāstam ir vēl viens jaunums. Ir vēl viens jaunums, uz ko es vēlos aicināt jūs, mīļie klausītāji. Jau tuvākajā laikā sāksim dalīties ar saviem jaunumiem HR newsletterā, tāpēc es aicinu visus klausītājus doties uz mājaslapu hrnewsletter.lv, pierakstīties, lai saņemtu jaunumus, jo gatavojoties šīm epizodēm mums ir ļoti daudz dažādi pētījumi, materiāli, dažādas mūsu idejas un arī piemēri un viedokļu līderu komentāri, ar kuriem mēs noteikti gribam dalīties ar jums, ko jūs saņemsiet katru nedēļu. Es domāju, ka tas arī būs tāds dzīvi mainošs materiāls, ko izmantot ikdienā, jo tur būs viss jaunākais, viss svaigākais, kas personāla vadītājiem vien ir vajadzīgs. Esiet sveicināti, mani sauc Ilze Medne, un jūs klausāties HR podkāstu. Man šķiet, šodien saruna jau ir tāda tradīcija, lai gan mēs ar Pārslu neesam satikušās jau fiziski gandrīz 2 gadus. Es teiktu, jā, tā sajūta ir tāda, ka es būtu tev redzējis gan katru dienu, tāpēc, ka tu esi populāra sociālos tīklos un aktīva, un tieši tāpat arī es, bet jā, man patīk tas, ka jau sāk veidoties tāda tradīcija, jo man šķiet, ka tevi uzaicināt uz HR podkāstu ir must have, bet tas, ka tu esi kā tradīcija un tas, ka klausītāji gaida mūsu sarunu par to, kas tad ir tādas HR tendences vai jaunākās lietas vai fokusi, par ko domāt, tas man arī pašai patīk, jo viens, ko lasu pati es, otrs, ko es dzirdu, ko arī runā tu, un pēc mūsu sarunas man jau tā bilde ir daudz plašāka. Un es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi arī jums, klausītāji, tiešām sekot līdzi, kas ir aktuāls tirgū, lai gan, jā, skatoties pasaules datus, mēs atšķiramies kaut kur, mēs par to arī šodien runāsim, taču ir jābūt up to date. Tas ir mūsu uzdevums. Tā kā, jā, šodien pie manis ir ciemos Pārsla Baško, ērda vadītāja, un jā, sveika, Pārsla. Sveiki, Ilze. Prieks tev redzēt, un, protams, es domāju par šo epizodi un pati arī gāju cauri visādiem pētījumiem, un ja man kāds prasītu, kas ir tava populārākā grāmata šobrīd, ko tu esi lasījis, tad es teiktu, ka Gartners, Mercers, un Beršins un visādi citi lielie runātāji un pētījumi un visādi reporti. Tas ir ļoti interesanti, ko šobrīd, kas notiek vispār HR lauciņā, un HRs ir pēdējo 2 gadu laikā vienkārši uzbūstojis savu redzamību diezgan daudz, un par to arī šodienas sarunā. Pārsla, man tad uzreiz pirmais jautājums. Ja tev būtu jānosauc tādi 3 top trendi, par ko mēs varētu šodien domāt un runāt, un kas, uz ko mēs tendējamies šī gada laikā, nu, ja mēs jau sarunu ierakstam šī gada sākumā, lai gan bija plānots decembrī, bet tomēr mēs satiekamies tagad, tad pastāsti, kas tad ir tas tavs tops, un mēs mazliet varam parunāt par to, ko redzu es, un kas ir tas tavs redzējums. Jā, man liekas, ka HR-am šis būs kārtējais ļoti interesantais gads. Ar visiem gada sākumā tiekoties, es arī novēlu ļoti interesantu, bet nedaudz vieglāku gadu, kāds ir bijis iepriekšējais. Un es ļoti ceru arī gan mums abām, gan arī mūsu klausītājiem un klausītājām tu izdosies to realizēt. Bet domājot par tādām top 3 lietām, kas man galvgalī stāv domājot par personāla vadības funkciju, varbūt par uzņēmumiem vispār kopumā, gribās nedaudz sakombinēt to, kas notiek vispār pasaulē un pie mums Latvijā ar to, kas notiek uzņēmumos. Jā. Un tā pirmā lieta, kas viennozīmīgi atstās ļoti lielu ietekmi, ir šī brīža gan ekonomiskā, gan ģeopolitiskā situācija, kas viennozīmīgi ietekmēs gan to, kāda veidojās darba vide, kādas ir attiecības uzņēmumā, uz ko tiek likt uzsvari, kādi ir mērķi, vai darbiniekos tiek investēts attīstībā vai netiek, kā uzvedās vadītāji vai vadītāji turpina attīstīt savas kompetences. Tas manā galvā paiet tomēr apakšā zem šīs te ekonomiskās recesijas un ģeopolitiskā stāvokļa, kurā mēs atrodamies. Bet, ja tas tā precīzāk, kas ir tas, kas tur nāk visvairāk ārā? Nu, kas ir tie riski, varbūt, kas uzreiz jau jāņem vērā? Domājot par tādu darbinieku, un to gan es esmu diezgan daudz papētījusi, arī domājot par tādu darbinieku pieredzes jautājumu, tas atslēgas vārds ir nedrošība.
Un tas, ko cilvēki meklē, ir stabilitāte. Līdz ar to domājot arī par risinājumiem personāla vadības pusē, manuprāt, tas viens filtrs, caur kuru ir vērts skatīties uz to, kas uzņēmumā notiek, vai uz to, kas ir plānots, vai šī rīcība vai šī darbība rada zināmā mērā drošību gan pašiem darbiniekiem, gan arī uzņēmumam. Jā, interesanti par stabilitāti. Es vēl noteikti tev sarunas gaitā pajautāšu, jo šis vārds arvien vairāk ienāk arī HR leksikā runāt par atlasi, ja mēs daudz esam par to diskutējuši. Jā, tad pirmais šī te ekonomiskā ģeopolitiskā situācija, kas tad ir tālāk? Jā, kā otru tādu aspektu, un par to pēdējos mēnešos baigi daudz netika runāts, bet es viņu vienalga celšu apakaļ uz galda, ir kvalificēta darba spēka pieejamība. Un šī tendence, manuprāt, turpina kļūt sāpīgāk, gan globāli skatoties, gan arī pie mums Latvijā, jo neskatoties uz to, ka it kā sludinājumu skaits ir samazinājies, iekšēji runājot ar uzņēmumiem, mēs vienalga redzam un dzirdam, ka nav pieejams tās kompetences, ko uzņēmumi meklē, nav uzņēmumi līdz galam gatavi investēt un paši mainīt kompetences saviem darbiniekiem, līdz ar to tur veidojās tāds caurums, melnā bedra, kur šobrīd atbildes īsti, varbūt mēs viņu šodien atradīsim. Varbūt, jo es arī par šo lasīju, man likās interesanti, ja bija tas ļoti šobrīd aktuālais virsraksts, ka tiek atlaisti šie darbinieki, kas strādā, visi IT darbinieki, kuri interesanti, ka atlaiž tos, kuri vienkārši nekvalificējas tām prasībām, kuras nepieciešams uzņēmumam. Protams, arī globālā recesija un samazinājumi, finansiālais samazinājums organizācijā, bet arī interesanti tas, ka, it kā tiek ziņots, ka atlases tempi ir samazinājušies, bet tai pašā laikā, kā tu saki, ja tie darbinieki trūkst, un te tiešām interesanti parunāt par šo caurumu, kāpēc organizācijas zinot, ka viņiem šī kompetence būs nepieciešama, tajā neinvestē vai nezin, kā investēt. Tas nozīmē, principā, neizprot prasmju, upskillingu, reskillingu, šo te pārkvalifikācijas ideju. Tieši tā. Un par šo, es domāju, mums būs interesanti arī atgriezties un paskatīties vēlreiz situāciju Latvijā visdrīzāk aprīļa beigās, jo šobrīd Pasaules ekonomikas fórums veic savu lielo pētījumu visā pasaulē, tāpat skaitā arī Latvijā. Ērdi ir atbildīgi arī par datu savākšanu Latvijā. Mēs aptaujājam uzņēmumus un ļoti precīzi zināsim, kas varbūt ir tās prasmes, kas visvairāk pietrūkst šobrīd uzņēmumiem un kas ir tās prasmes, kas pietrūkst, teiksim, pēc pāris gadiem, un kur varbūt mums ir tāds pārpalikums prasmu. Tā kā pie šīs sarunas mēs varēsim vēl atgriezties. Šis ir ļoti interesants, noteikti gribēšu par to dzirdēt, jo es atceros, es arī padalījos Instagramā ne tikai Instagramā, bet sociālos ar šo te pētījumu. Tiešām Ērda ir atbildīga. Man tas ļoti iepriecināja, ka mēs esam tomēr arī, mums ir iespēja būt redzamiem šajā te pētījumā pasaules kontekstā un salīdzināties, tā kā tiešām ļoti iepriecina tas. Un interesanti arī par šo te kvalificēto darba spēku. Varbūt tev ir ideja, kā ir mazajiem uzņēmumiem, ne tikai lielajām organizācijām. Manuprāt, nav lielas izmaiņas. Mazie uzņēmumi, cik es esmu tā redzējusi, gan strādājot pati ar mazākiem uzņēmumiem, gan arī varbūt runājot ar citiem uzņēmējiem, daudz atklātāk runā par to, ka viens darbinieks var uzņēmumu ietvaros mainīt karjeru. Šajos uzņēmumos varbūt to izdarīt ir vienkāršāk, tāpēc, ka viņš ir daudz plakanāks, tur nav jāiet cauri vairākiem hierarhijas labirintiem, lai saprastu, kas notiek pie blakus galda vai blakus nodaļā. Līdz ar to šī pārkvalifikācija ir kā jautājums, kurā daļa uzņēmēju ir gatavi investēt, jo tā ir investīcija, bet atkal domājot par šī brīža ekonomisko situāciju, ļoti gribās vismaz ticēt, ka šī kustība turpināsies un ātrākos tempos kā līdz šim. Jā, interesanti, tie mazie uzņēmumi skaidrs, ka, ja tev viens neprot kaut ko, tad tev jāsāk jau laicīgi domāt, vai tas cilvēks būs tas pats, kurš to varēs iemācīties, to jaunu lietu, vai, jo lielajā organizācijā, es domāju, kas ir tie traucēkļi, vai tā izpratnes trūkums, vai, finansiāli, protams, tas arī ir investīcija, bet arī droši vien darbinieku skaita apjoms. Ja tev ir ļoti daudz darbinieku, tev šķiet, ka viss ir ok. Visas pozīcijas ir aizpildītas, un ja kāda trūks, tad mēs taču tirgu atradīsim.
bet vai ne tā? Tieši tā, jā. Vienkārši ilūzija, ka tev ir pietiekoši daudz darbinieku, bet tev patiesībā prasme pietrūkst. Tieši tā. Un par to varbūt mēs pie tā vēl pieskārsimies, ja ne, arvien aktīvāk sāk arī Eiropas kontekstā. Šeit es vēl neesmu šogad ar tik daudz uzņēmumiem paguvusi aprunāties, arvien vairāk runā tieši par strateģisko darba spēku plānošanu. Mēs neskaitam galvas, mēs skaitam prasmes, tādā veidā saprotot, vai mēs esam gatavi tiem izaicinājumiem, kas ir šobrīd ārā aiz loga, un vai mēs būsim gatavi rīt. Jā, tāda tiešā prasme pirkšana. Tieši tā. Tev ir jāspēj nopirkt tieši to, ko tev vajag, tātad tev arī jāanalizē un jāsaprot, kas tev ir un kas tev trūkst. Ok, un trešais, kas ir tas, ko tu redzi? Jā, trešais man gribētos varbūt paskatīties nedaudz vairāk uz uzņēmumu iekšpusi un padomāt par visām tām izmaiņām, kas ir radušās Covid vai mājasēdes vai mājstrādāšanas ietekmē. Uzņēmumi ļoti straujā tempā nomainīja neskaitāmu klāstu ar procesiem, rīkiem, veidu, kā uzņēmums sadarbojās, no kurienes tiek organizēts darbs. Un šobrīd tāda sajūta ir bišķi tā kā 1. janvāra rītā. Ja, kad no vienas puses varētu teikt, ka tas ir aiz muguras, varbūt vajadzētu atsākt strādāt tā kā kādreiz, bet mainījušies ir cilvēki, mainījusies ir darbinieku pieredze, un tā kā bija kādreiz, tā vairs nevarēs. Un līdz ar to tāda trešā tēma vai tendence, kam man šķiet, ka būtu jāpievērš uzmanību, ir kā organizācijas būvē šo te jauno realitāti, cik viņas ir spējīgas pielāgot to savu organizāciju un cik viņas ir spējīgas patiesi mainīties. Jā, un šis ir tā ir interesanta tēma par šīm iekšējiem procesiem, jo tā pati hibrīda darba vieta, ja, šobrīd atlasē cilvēki prasa, vai šo ir iespējams veikt no mājām, vai šīs ir attālinātais darbs, ja tas ir tāds populārākais jautājums. Un es, godīgi sakot, arī, ja man būtu šobrīd jādodas darba tirgū meklēt darbs, es noteikti jautātu, vai es šo varu darīt no mājām. Un te bija interesanti viens tāds apgalvojums vai tāda doma vienā no pētījumiem, ka šobrīd arī notiek tāda disonance starp tiem, kas nāk uz ofisu un starp tiem, kas ir mājās. Tas, protams, te vairāk stāsts bija par Ameriku, bet tāpat tas ceļš uz darbu, ko tu pavadi, un tu esi ofisā, un tomēr tas laiks, ko tu pavadi, ejot uz ofisu, neskaitās kā darba laiks. Tie, kas šobrīd strādā no mājām, viņi neizkāpjot no gultas, uzreiz paņem kompu, viņi sāk strādāt. Tad viena sūkstās par to, ka viņiem ir jāiet uz ofisu, otri par to, ka viņiem tie, kas nestrādā ofisā, tie var droši strādāt mājās un nenākt uz ofisu un nepildīt tās lietas, kas obligāti ofisā, un viņi jūtās pamesti, tie, kur ir mājās, un tie, kas ir ofisā, jūtās ne īsti novērtēti. Kā ar šito tagad dīlotam vadītājiem? Tas ir viens jautājums, un otrs, man liekas, mēs ar tevīm par šo runājām, ja es nemaldos 2 gadus atpakaļ par nevienlīdzību, kas rodās starp tiem cilvēkiem, kas strādā vienā veidā un tiem, kas strādā citā veidā. Jā, tā komunikācija vispār, tā sadarbības. Jā, un tur tev ir taisnība, ļoti liela nozīme ir vadītājam, jo vadītājiem pēkšņi ir jāspēj strādāt asinhroni vai dažādos ritmos, dažādos tempos, dažādos veidos, un tā ir prasme. No otras puses, vadītājs var strādāt tikai to procesu ietvaros, kuros viņš ir ielikts. Līdz ar to tā ir arī organizācijas atbildība pielāgot, pieņemt, strukturēt un normēt šo te iespēju strādāt dažādos režīmos. Jā, un tāpēc man ir, manas tās 3 lietas, ko es esmu nosauks. Skaidrs, ka trendi ir nākotnes lietas, kuras varbūt nav šodienā tik ļoti vēl spilgti redzamas, bet par tām mēs gan dzirdēsim, gan vairāk strādāsim nākotnē. Bet es tomēr negribu aizmirst šīs 3 lietas, kuras ir ienākušas mūsu dzīvē, un viņas noteikti ir uz palikšanu, un par to noteikti organizācijām jārūpējas. Pirmā, par ko es arī ļoti daudz runāju, un jau man ir bijuši vairāk semināri, kuras stāst par labbūtību. Un labbūtība vēl joprojām, lai kā mēs katrs viņu izprastu, mums par to ir jāinteresējas, mums par to ir jādomā. Pat es vadīju mācības lielajai organizācijai, kur tieši darba snieguma sarunu kontekstā mēs runājam par labbūtību un cik ļoti tā ietekmē darbinieka vispār iesaisti un darba devēja tēlu, visi šie jautājumi, par kuriem mēs tik ļoti daudz runājam. Tā kā labbūtība noteikti ir viens no maniem
top 3, kā tev šķiet? Es viņu droši vien vairāk liktu zem darbinieku pieredzes, jo tad, ja tu vari nodrošināt normālu darbinieku pieredzi, tad tā labbūtība tur iekšā viens no svarīgākiem konceptiem, bet viennozīmīgi. Un man ir prieks, ka mēs par to arī runājam tādā tendenču līmenī, nevis tikai kaut kur HR meituņu līmenī. Ja? Tas ir noteikti nopietnas drivers nākotnē. Tas noteikti parādījies ir vadītājiem uz darba galda, un droši vien, ka ļoti daudziem vadītājiem ir jautājums, vai tik tiešām mums par to ir jādomā, vai tik tiešām vadītājs ir atbildīgs par šiem jautājumiem, par kaut kādiem jēgas jautājumiem, kad darbinieki analizē to, kāpēc viņi nāk uz darbu, kas ir tas viņu labākais pienesums un tā tālāk. Jā, tas ir vadītāju uzdevums, un, protams, kā tu saki, vispār kopumā šis organizācijas setups tam ir jābūt pakārtotam ar domu, lai mēs veidojam šo darbinieku pieredzi pēc iespējas veiksmīgāku un individuālāku. Tā otrā lieta, protams, atkal mēs atgriežamies pie vecā labā elastīgā darba vietas principu. Es domāju, ka nelecam pāri un nedomāju, ka mēs ar šo esam tikuši galā. Mēs, kā jau Pārsla teica, šie iekšējie procesi tagad ir uzsākti, viss ir pamests gaisā un ir jāsaprot, kas ir tas, ko mēs noķersim, kas ir tas, ko mēs iesataposim un tik tiešām ieviesīsim, jo arī viens no pētījumiem, tagad aizmirst kurš, bet vienā no pētījumiem minēts tieši bija viens faktors, ka ļoti kūtri organizācijas ievieš jauninājumus organizācijās, kas nozīmē, ka mēs zinām, ka tā vajadzētu, bet tas netiek darīts. Redz, pēc būtības jau liela daļa organizācija ir uzbūvētas tā, lai viņas varētu stabili, neko iekšā nemainot, sasniegt maksimāli daudz rezultātu ilgtermiņā. Jā, jo tas maksā naudu. Tieši tā. Un tas tajā ekonomiskā situācijā īstenībā ļoti interesants jautājums, kā organizācijas saglabājot to kodolu un saglabājot ekonomisko ilgtspēju, spējas arī organizatoriski augt un mainīties līdzi, lai spētu eksistēt arī kā organizācijas. Skaidrs, ka, protams, Pārsla, tas ir par lielajām organizācijām. Te es arī, man liekas, Agnese Strāzda man šķiet, Agnese Strāzda bija ierakstījusi komentāru, parunājiet arī par maziem uzņēmumiem. Un es domāju, ka te ir maziem uzņēmumiem, man šķiet viss ir ļoti vienkārši. Vai tu fokusējies un tu kaut ko maini un tu uzreiz redzi šo rezultātu, vai tu neko nemaini un mēģini kaut kā izlīst cauri ar to, kas tev ir. Un es esmu redzējis pietiekoši daudz piemērus, ka tomēr var izdzīvot arī ar to, kā ir tikai nedaudz kaut ko izmainot, un tas absolūti nemaksā neko. Kaut kāds projektu vadības rīks, kaut kādi rīki, ko var ieviest varbūt ikdienā, lai monitorētu darbu un efektivitāti, bet pamatā tā ir bijusi tikai komunikācija, kas bija nepieciešama, lai to ieviestu. Jā, un īsnībā tie mazie uzņēmumi, kurus mēs redzam veiksmīgi augot un attīstoties un pielāgojoties, tur ir notikusi viena liela pārmaiņa. Ir mainījies pats vadītājs, bet nevis ne kā persona, bet viņa attieksme pret lietām. Un tas ir tas, kas, manuprāt, mazos uzņēmumos ir tas kritiskākais, jo tā loma, ko lielā uzņēmumā spēlē personāla vadītājs, vidējā līmeņa vadītāji, augsta līmeņa vadītāji, tur tas viss koncentrējās vienā cilvēkā. Un ja šis mazāk uzņēmuma vadītājs vai valdes loceklis spēj tikai teikt, mēs tā esam iepriekš darījuši un tas strādāja, tam ir zināms jau tāds paterns vai tāds virziens, uz kurien šis uzņēmums dodās. Tie, kas saka, jā, es saprotu, laiki ir mainījušies, ir jāmainās arī man, visdrīzāk spēs veiksmīgāk pielāgoties arī šī gada izaicinājumiem. Un te sako mans trešais top 3 līderības prasmes, ko es noteikti arī pati kā gan līderības treneris un ikdienā strādājot ar līderiem redzu, ka vēl joprojām, un es nedomāju, ka tas ir kaut kāds beidzams process. Līderības prasmes ir tas, uz ko ir jāfokusējās, lai organizācijā tiešām gan būtu šis te up-to-date mindsets, lai būtu šie vadītāji zinoši un protoši, kā sniegt atgrieznisko saiti, kā strādāt pārmaiņu laikā, kā vispār komunicēt un rūpēties par saviem darbiniekiem, kā būt cilvēcīgiem ar saviem cilvēkiem, jo tieši šīs nosauktās lietas vislabāk ir palīdzējuši šajā visā periodā, kas mums principā, es teiktu, gandrīz 3 gadi ir bijuši tādā krīzes periodā, strādājam visu laiku krīzes apstākļos. Jā, un es teiktu, tas laiks nav beidzies, līdz ar to tas periods ir bijis jau pietiekami ilgs, lai varētu teikt, ka viņš arī visdrīzāk nebeigsies. Jā, un sēdēt un gaidīt, ka tas, kā mēs strādājam šobrīd, beigsies un kaut kas atkal sāksies, ir, manuprāt, neproduktīvi izmantots laiks.
Jāmācās ir šobrīd, angliski saka on the go, kamēr vilciens iet, viņš ir jāturpina labot un uzlabot, un tas ir tieši tā situācija, kurā šobrīd ir vadītāji. Mūsu pagājušā gadā arī veiktajā pētījumā par vadītājiem, kur mēs skatījāmies, kā ir mainījušās vadītāja prasmes, vai kas ir tas, kas šobrīd nosaka vadītāja veiksmi. Tas, kas bija tāds mūsu liels pārsteigums, ka priekšplānā izvirzījās nevis tādas vizionārās un ētiskās līderības prasmes, bet vairāk tādas ļoti praktiskās. Spēja saplānot darbu sev, un citiem, spēja nomenedžēt pieejamos resursus, spēja iedot atgriezenisko saiti, spēja uzstādīt normālus kvalitatīvus mērķus, jo tas gan sasaucās gan Latvijas kontekstā, gan pasaules kontekstā, tad, kad darbinieki dodās prom, viņi visbiežāk aiziet tāpēc, ka šī te visa ir trūcis, nevis tāpēc, ka varbūt viņiem pietrūcis vizionāri vadītāji, bet tāpēc, ka vadītājs nav ticis galā ar saviem pamatuzdevumiem. Cik interesanti, tu tā saki, un tad es teiktu tā, ka atkal mēs esam kaut kur iešāvuši laikam grāvī, jo mēs ļoti daudz esam runājuši, rūpējušies par šīm izteiktām līderības prasēm, kas nozīmē vest, rādīt un radīt vīziju, stāstīt stāstu, būt stratēģiskam, redzēt tālumā, plānot, taču ikdienas praktiskās lietas tad kaut kur ir pazuduši pa ceļam, vai arī, tik liels uzsvars nav bijis, vai kaut kāda, zināmā veidā kaut kāda kontrola nav bijusi, vai tik tiešām tās ir tās prasmes, kas ir tiešām vadītājiem nepieciešams. Un tas arī nav baigi bijis modē, jo, kad tu esi redzējusi tādu vadītāju, par ko visi saka, vai tas gan māk labi saplānot darbus, jā. Tas nav nekas baigi tāds. Labi menedžē katru dienu. Menedžē, jā. Un es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, par ko aizdomāties arī personāla vadības profiņiem, kā mēs izceļam arī tos piemērus, kad ikdienā vadītājs labi tiek galā ar tiem saviem uzdevumiem, lai citiem būtu interese dabūt līdzīgu veidu atzinību. Jā, nevis redz, kā viņš labi izskatās, vai redz, cik labi viņš māk runāt un uzstāties. Tās ir lietas, ko var uztrenēt. Tieši tā. Visas lietas jau patiesībā var uztrenēt. Vairāk Protams, ir kaut kāda harizma, kaut kāds, tik tiešām ir tādas vadītāja prasmes reizēm, kurš šķiet, šis tiešām ir talants. Tas tik tiešām riktīgi labi tam cilvēkam izdodas, bet tieši tāpēc varbūt ir lietas, uz ko ir jāfokusējās, kuras nav tik spēcīgas. Ir vēl viens jaunums, uz ko es vēlos aicināt jūs, mīļie klausītāji. Jau tuvākajā laikā sāksim dalīties ar saviem jaunumiem HR newsletterā, tāpēc es aicinu visus klausītājus doties uz mājaslapu hrnewsletter.lv, pierakstīties, lai saņemtu jaunumus, jo gatavojoties šīm epizodēm mums ir ļoti daudz dažādi pētījumi, materiāli, dažādas mūsu idejas un arī piemēri un viedokļu līderu komentāri, ar kuriem mēs noteikti gribam dalīties ar jums, ko jūs saņemsiet katru nedēļu. Es domāju, ka tas arī būs tāds dzīvi mainošs materiāls, ko izmantot ikdienā, jo tur būs viss jaunākais, viss svaigākais, kas personāla vadītājiem vien ir vajadzīgs. Jā, tad mums teikt tā ir tāds top sešinieks, viens, 3 tādas lietas, ko Pārsla nosauc un 3, ko es. Parunāsim par to stabilitāti. Tas man tā kā aizķēra, jo pavisam nesen man šķiet pēdējā mūsu sarunām runājam par Great Resignation. Par to, ka cilvēki dodas prom, un pēc būtības arī millennials, Z, alfa paudzes, jaunie censoņi, pēc iespējas īsāk pavada savu laiku organizācijās. Izskatās, ka tas sāk mainīties, jo jaunieši arī savās aptaujās atbild, ka viņi vēlas drošību, ka viņi vēlas stabilitāti, viņi tomēr grib kaut kādu parazamību. Kur tā stabilitāte parādās? Man liekas, ka viņi parādās visos dzīves aspektos. Tā ir finanšu stabilitāte dēļ rēķiniem, ko mēs katru mēnesi saņemam par komunālajiem maksājumiem. Tā ir darba stabilitāte, dzirdot par izmaiņām tajās industrijās, kas šķita, ka tur tagad viss tikai augs un mainīsies. Tevis pašas pieminētā tehnoloģija industrija, kam šobrīd varbūt nedaudz tā diena ir mainījusies. Un tā ir arī tāda dzīves stabilitāte, darba dzīves, privātās dzīves
līdzsvars, to, ko tu arī sauc par labbūtību, arī tas manā galvā iet iekšā šajā stabilitātes aspektā, kas man kā cilvēkam ļauj justies droši par savu šodienu un rītdienu. Un, ja godīgi, arī man tas bija pārsteigums, kad es sāku saskatīt līdzības starp baby boomeriem, kas ir cilvēki, kas īstenībā jau drīz dosies pensijā, ar tiem jauniešiem, kam šobrīd ir 20, ka viņiem tās patiesās vajadzības pēc finanšu stabilitātes vai pēc tādas stabilitātes darbā sāk izvirzīties diezgan spēcīgi priekšplānā. Nu, es par to tikai priecājos, jo man šķiet, ka mēs pārlieku daudz esam vainojuši jauniešus pie kaut kādām neizdošanām atlases procesā vai kaut kādas darba kultūras kontekstā. Es teiktu, ka jaunieši diezgan labi parāda, cik viņi ir centīgi, cik viņi daudz var paspēt un izdara. Un, protams, ne par visiem, ja mēs tā varam teikt, bet kopumā vispār par cilvēku nevar teikt, ka visi ir tādi vai šādi. Tā kā, jā, interesants šis stabilitātes aspekts man arī šķita, ka tas atgriežas, jo tieši šis Great Resignation atkal papētot, un arī viens no klausītāju jautājumiem ir par Great Resignation Latvijā, tad lielā aiziešana vai lielā staigāšana notika Amerikā ļoti spēcīgi, ļoti lielos apjomos, un šobrīd vēl joprojām ir milzīgs vakanšu skaits, tur pat pāri 4 miljoniem, man šķiet, bija tās vakances, bet tā otra tendence ir Great Return. Kad cilvēki nāk atpakaļ, viņi tomēr ir pārvērtējuši nedaudz, vai arī, protams, te atkal ir bijis Covid faktors, ka ir daudz atbrīvotie, kuri nebija vakcinējušies, vai dažādi aspekti, kas lika cilvēkiem aiziet prom, un tomēr tie cilvēki atgriežas. Kā ir Latvijā, kā mēs redzam to tendenci? Vai šim es īstenībā sekoju līdz diezgan uzmanīgi, jo es atceros, ka tā bija viena no mūsu pirmajām sarunām, kad mēs runājam par šo lielo aiziešanu, kas pēc tam pārvērtās par kluso aiziešanu. Quiet quitting, jā. Jā, kad cilvēki kā nebija aizgājuši no darba vietām, bet viņi sēdēja un marinēja, ja mēs tā varētu teikt, tajās savās darba vietās. Un tagad, cik es skatos, tā tendence ir kļūst par tādu kluso atgriešanos, vai tā kā tu saki, lielo atgriešanos. Un tur, manuprāt, ir tādi divas galējības. Viena ir tie uzņēmumi, kas ļoti gudri izmanto to, ka cilvēki ir masveida aizgājuši prom, līdz ar to ir pieaudzis ir to cilvēku skaits, pie kuriem ir pieejamība. Viņi ir kādu laiku atpūtušies, viņi ir atguvuši tādu savu iekšējo līdzsvaru, līdz ar to viņi ir gatavi atgriezties darbā. Un tas, ko mēs tur bieži redzam, ir, ka uzņēmumi sāk piedāvāt tādas netradicionālas vai netipiskas darba formas. Darbs no mājām, nepilns darba laiks, varbūt tikai kaut kādu konkrētu projektu, kur cilvēks var realizēt savas labākās īpašības un tad doties uz nākamo projektu. Un tad ir otra daļa ar uzņēmumiem, kas ir iestrēguši sistēmā, mūsu vērtības ir plakāts pie sienas un nav spējuši pielāgot savu iekšējo klimatu, savu darbu kultūru, savus vadītāju prasmes tam, lai spētu šos te darbiniekus gan noturēt, gan arī piesaistīt klāt. Tā kā veidojās tāda lielāka šķēre. Šī lielā aiziešana ir radījusi papildus iespējas uzņēmumiem, un ir, kas to jau ir izmantojuši, un ir, kas nav. Jā, jo, protams, skaidrs. Es kaut kā, godīgi sakot, neizjūtu, ka Latvijā būtu tāda milzīgā lielā aiziešana, tad, kad mēs par to runājām, bet šobrīd es teiktu, ka ir diezgan daudz cilvēku, kur uzdod šos jautājumus, vai tas, ko es daru, tik tiešām ir tas, ko es gribu darīt, jo viņi ir atgriezušies, palikuši savās darba vietās, atgriežušies, izgājuši visam tam murgam cauri, kas ir bijis vispār, teiksim, viņu dzīvēs, varbūt kam tur vairāk bērni bijuši vai tāda tiešām tāda nestabilitāte ikdienā, un tagad ir sapratuši, ka jā, īsti tā kā, es nejūtos, ka es gribētu turpināt darīt to, ko es daru, bet te es atkal redzu vēl vienu risku, jo recesija, ekonomiskā lejupslīde atkal cilvēkiem tomēr liek pieņemt lēmumus, tomēr palikšu. Jā, tās drošības labad, jā. Zini, kas šobrīd ir funkcija, kurā ir visaugstākā mainība? Nē. Personāla vadība. Apsveicu. Es nezinu, vai to var apsveikt, bet to es ļoti, ļoti, ļoti izjūtu un dzirdu gan mūsu klientiem, gan draugiem un vispār arī profesionālajā lokā, ka tieši personāla vadītāji ir tie, kas visbiežāk šobrīd izlēma vai vispār iet prom no uzņēmuma un kaut kādu laiku atpūsties. Jau arī manā paziņu lokā, personāla vadītāja lokā ir vismaz 5 cilvēki, kas ir pateikuši, es mainu profesiju, es vairs personāla vadībā nestrādāju.
piestrādājuši, un tas šobrīd arī te vietējā tirgu ir radījis caurumu. Mums pietrūks personāla vadības profesionāļu. Jā, cik interesanti, jo, viens no pētījumiem, ko es arī parasti dalos, saka, ka viens no 5 zālē sēdošajiem grib mainīt karjeru. Tātad pietiekoši liels skaits ar cilvēkiem, kas pie sevis domā, ka gribētu mainīt. Jā, es arī esmu pamanījusi, ka diezgan daudz personāla vadībā strādājošie pamet šo darbu, bet te atkal droši vien tas aspekts, ka iespējams ir pārgurums, vienkārši bijis tāda pārslodze, tiešām tas fokus ir bijis liels uz personāla vadību, jo viss, kas saistīts ar cilvēkiem, skaidrs, ka organizācijā uzgulstās uz personāla vadītājiem. Te atkal man būtu pretī tas jautājums, bet ko tu esi darījis, lai noņemtu to slogu no saviem pleciem un kā, tu esi mēģinājis tomēr, argumentēt, kur tomēr ir vadītāja loma vairāk, kur tomēr darbinieku pašu loma ir, ja mēs jau tomēr, ja mums liek darīt, mēs esam paklausīgi un izdarām, bet... Jā, bet būt par plāksteri uz visiem pušumiem nav ļoti veselīgi. Tas galīgi nav veselīgi, tā kā, ja kāds tagad pie sevis domā, visas metu mieru personāla vadībai, tad es teiktu, varbūt padomājam, jo varbūt var paskatīties to, kā tad vispār nākotnē izskatās šī personāla vadītāja loma. Varbūt tev ir pārsla, kas tāds, kas var mierināt personāla vadītāju, skatoties nākotnē. Es pat viņus negribu mierināt, es viņus gribu iedvesmot. Iepriecināt. Jā, jo man liekas, ka tas, kādā veidā personāla vadības funkcija jau ir mainījusies pēdējo kaut vai 5 gadu laikā, ir prātam neaptverami. Jā, un, protams, ka tik īsā laikā aiziet cauri tik daudz pārmaiņām, ik viens būs saguris. Skatoties uz priekšu, tas darbs nekļūs mazāk intensīvs, bet tad, ja mēs sakārtosim šos pamat procesus ap sevi, ja mēs zināsim, kas ir tās cīņas, ko mēs izvēlamies, kas ir tās, ko mēs neizvēlamies, tad ik viens var atrast savā uzņēmumā un izdarīt to, kas vai nu cilvēkam vislabāk padodās, vai vislabāk patīk, vai visvairāk iepriecina. Mūsu tā personāla vadības saimniecība, ja tā var teikt, ir pietiekami plaša, lai varētu arī no viena uzņēmuma aiziet un kādu labu darbu vai praksi ieviest kādā citā. Tā kā, manuprāt, tas ir veselīgi, ka cilvēki ik pa brīžam ierauga citu darba vidi un pamēģina sevi citā amploā. Es pati beigās atgriezos personāla vadībā, jo es vienkārši sapratu, ka tas ir mans un varbūt, kad ir jāļauj. Varbūt es arī kādreiz atgriezīšos organizācijā, kas to zina, jo pilnīgi noteikti es nekad nesaku nekur un nekad es to nekad nedarīšu, bet tas ir pietiekoši interesants darbs un interesanta lieta, kas man vienmēr aizrāvis. Es pieminēju labbūtību, bet es nepieskāros vienam no ļoti aktuāliem jautājumiem, kurš, tas kā karsts kartupels visur šobrīd ir šīs te globālā garīgās veselības pandēmijas, to gribētu teikt, vai vispār tāda krīze. Kas šajā laukā ir tāds, ko personāla vadītāji tik tiešām varētu darīt, lai veiksmīgi nonavigētu vispār šo jautājumu un mācētu sadalīt šīs atbildības starp darbiniekiem un vadītājiem, jo garīgā veselība nav organizācijas vienas uzdevums, un es par to vienmēr runāju, ka ļoti liela loma ir katram mums pašam, kā mēs rūpējamies par sevi ikdienā, kas ir mūsu pašu tā labbūtība. Kas ir tās lietas, ar ko tu varētu nosaukt vai ieteikt vai par ko padomāt, lai nebūtu tā, ka mēs izmisīgi skrienam un domājam un meklējam visādus spīkerus par to, kā veselīgi ēst un kādas jogas klases pasniegt organizācijā, bet kā tik tiešām jēgpilni par šo jautājumu strādāt? Mana atbilde uz to ir darbinieku pieredzes izpēte, jo tas, kas notiek šobrīd uzņēmumos lielākoties, ir, ka mēs jau cīnamies ar sekām. Mēs nestrādājam ar iemesliem, kas cilvēkus noved pie arī garīgās izdegšanas, fiziskās izdegšanas, un to ir jāspēr solīt uz atpakaļ, ir jāpaskatās, kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc darbiniekiem sākās garīgās veselības problēmas, vai to var novērst jau ātrākās kaut kādās fāzēs. Piemēram, arī atsaukšos uz pētījumu, ko mēs paši veicām, mēs, man liekas, par viņu arī esam runājuši, ja tikai 8% no vadītājiem ir spējīgi runāt par garīgās veselības jautājumiem, un ja darbiniekam, tad, kad viņš jūtās slikti, nav iespējams aiziet ar kādu aprunāties, vai viņam ir obligāti jāat uz personāla daļu, jo tur kāds klausās, neviens cits neklausās, tad varbūt šis ir viens no iemesliem. 8% ir vaiprātā maz. Tas ir vaiprātā maz. Skaidrs, tas nozīmē, ka principā cilvēki vai baidās, vai nezin, vai pat
Nu jā, man te arī divas lietas ir. Viens, ka tu baidies par šo jautājumu runāt, otrs, ka tu nezini pat par ko ir jārunā, jo, protams, man arī strādājot individuāli ar maniem klientiem, es jūtu un redzu, ka pamatā cilvēki šobrīd nav pat izglītoti par sevi, lai varētu uzdot šos jautājumus tā adekvāti sev reflektējot, nu kā es šodien jūtos, ko es vēlos, ko es nevēlos, nu, kas ir manas vajadzības, par ko es stāvu un krītu, kas ir manas robežas, kas ir tas mans veids, kā es savu dzīvi vadu. Viņi ir tādā mega lielā ritenī un uz šiem jautājumiem nevar atbildēt. Tas nozīmē, ka nu, tā vaina sadalās uz divi, jo ja vadītājs nejautā, ja darbinieks nejautā, vadītājs neatbild, un ja darbinieks nezin, par ko runāt, viņš nerunā, vai arī, ja viņam ir šie jautājumi, tad vadītājs īsti nezin, kā par to runāt. Jā. Un arī, man liekas, mēs vienā brīdī jau tam šodien pieskārāmies, ka vadītājs prasa, kāpēc man vispār par to būtu jārūpējas. Ja tāda mana tiešā atbilde ir, un tur ir zinātniski pamatots, ka darbinieku gan emocionālā, gan fiziskā labbūtība tieši ietekmē darbinieku efektivitāti un produktivitāti. Ja, pat ja mēs nedomājam par to soft stuff, ja, par ko mēs parasti runājam, ka tas nav nekas nopietnas, padomājam par to darba izpildi, kā darbinieki darba izpildi mainās laika gaitā, vai tur parādās uzlabojumi vai pasliktinājumi, un skatoties ar šo prizmu, pieļauju, ka arī būtu daudz vieglāk strādāt ar vadītājiem un viņus motivēt, domāt un attīstīt arī šo kompetenci, kā runāt ar darbinieku par emocionāliem jautājumiem. Jā, un tu pieminēji par šiem iekšējiem procesiem, kas tagad ir atšķirīgi un ka cilvēki meklē šīs jaunās iespējas un skaidrs, ka tas sasaucas arī šo te garīgās veselības jautājumu. Un te atkal atsaukšos uz mūsu jau sarunu, kas man liekas bija gada sākumā, ka mēs runājam par šīm 4 darba dienām. Kas notic šajā jautājumā un cik ļoti mēs esam pavirzījušies uz priekšu un cik ļoti mums vispār par to vajadzētu vēl turpināt diskutēt, ņemot vērā šī brīža ekonomiskos izaugsmes rādītājus, kuri, manuprāt, neatspoguļo veiksmīgu iespēju mums nodrošināt 4 darba dienu nedēļu, bet kā tev šķiet, kā šo varētu mēģināt, par šo turpināt runāt, vai kurš par to varētu runāt un kā tas varētu palīdzēt tomēr šī jautājuma risināšanā? 4 darba dienu jautājums priekš manā tādā galvā vai sistēmā ir daļa no elastīgās strādāšanas, un tā ir viena no elastīgā darba formām. Tiem, kuriem tas ir iespējams. Tieši tā, un es neticu, ka varbūt, ka viss uzņēmums pēkšņi pāriet uz 4 dienām vai tikai attālināt. Mēs būsim spiesti pielāgoties tam, kas darbiniekiem šķiet labākais veids, kā viņi var radīt vērtību. Es domāju, ka saruna turpināsies par 4 darba dienām, bet es neticu, ka Latvijā tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā var notikt tāds liels eksperiments, kā piemēram Lielbritānijā, kur vairāki 10 uzņēmumi kopīgi izmēģināja, kādu ietekmi tas var atstāt gan uz viņu pašu iekšējo ekonomiku, gan uz valsts kopējo ekonomiku. Jā, iespējams, mums varētu runāt par kaut kādu testēšanu. Tiešām kaut kādas lielās organizācijas to spēja izdarīt, jo es laikam nebūtu tāda baiga optimistiskā un teikt, ka tagad viss tur mazie uzņēmumi sākam strādāt, jo tas būs labāk jūsu darbinieku garīgai veselībai. Te tomēr jādomā par kaut kādiem citām iespējām un aspektiem, un tādu ir diezgan daudz. Un tas, ka ja mums, un atkal no vienas puses man gribas teikt, ka mēs arī, cik es redzu un jūtu, ja bija šis te priekšlikums saimā izskatīt par šo te mans balss piedāvāto, parakstīto šo te vēlmi, ka mēs varētu pāriet šo te 4 darba dienu nedēļu, tad tas jautājums tā tiek automātiski izskatīts tādā kategoriskā formā, tā kā, nē, mēs to nevaram izdarīt, vai tas nav iespējams, un tāda ziņa, teiksim, kopumā arī vadītāja kompetencē iedot šo te pārliecību, ka nē, mēs par to nevaram runāt, jo tas mums nav izdevīgi, un mēs nevaram tā strādāt, bet vajag pastīties tiešām ļoti individuāli, nepieņemt arī šo lēmumu darbinieku vietā un parunāt par šo lietu, padiskutēt, vadības komandas starpā padomāt, kā mēs varam šīs visas iespējas ieviest vai izmantot. Un es vispār domāju, ikvienas pārmaiņas, vai tās būtu lielā organizācijā saistītas ar darbiniekiem vai ar jaunu produktu palaišanu tirgu, arvien vairāk mēs tomēr redzam, ka šīs te izmaiņas tiek vispirms testētas un tikai tad uzņēmumā pieņem lēmumu, vai viņas ir tā vērts, lai ieviestu, lai viņās investētu vai nē.
Es ceru, un es redzu jau Latvijā arī vairākus uzņēmumus, kas sāk šo praksi izmantot arī personāla vadības jomā. Nevis katru jaunumu laist uzreiz ārā pilnīgi visiem darbiniekiem, bet vispirms tomēr notestēt uz mazāku darbinieku skaitu, saprast tajā organizācijas kontekstā, vai tas strādā vai nē, un tikai tad pieņemt lēmumu, vai tas ir mums piemērots vai nav. Jā, un šeit savukārt tieši par vadītāju kompetenci viens no klausītāju jautājumiem, ja mēs turpinam arī mazliet par vadītāju prasmēm, tad viens no jautājumiem ir, kāds ir Latvijas darba tirgus vadītāju līmenim? Tad mēs droši vien varētu runāt par vadītāju kompetenci, kāda ir vispār konkurence vadītājiem šobrīd Latvijas darba tirgu? Katrai uzņēmuma kultūrai vai katram uzņēmuma veidam ir piemērots cits vadītāja tips vai veids, teiksim tā. Un līdz ar to, ja uzņēmums ir lielās problēmās, visdrīzāk, ka tur būs piemērots vadītājs, kas ļoti autoritīvi var pats pieņemt lēmumus, ātri tikt cauri pie viņu izpildes un caur to panākt ātru rezultātu. Man liekas, ka globāli tas, par ko visi runāja, bija Elons Musks, kas pārņēma Twitteri. Tas, kādā situācijā bija tas uzņēmums, tāds vadītāja tips, visdrīzāk tajā uzņēmumā bija ļoti labi piemērots. Un ir arī, protams, uzņēmumi, kas ir citā attīstības stadijā, kur šāda veida līderība nebūtu iespējama vai pieņemama. Manuprāt, Latvijā ir ļoti līdzīgi. Mums vēl joprojām vairāk tomēr ir to vadītāju, kas ir pieraduši vienpersoniski pieņemt lēmumus, varbūt mazāk iesaistīt gan savu vadības komandu, gan arī darbiniekus lēmumu pieņemšanā. Un tādās manās acīs viennozīmīgi ir tāda vidējā Latvijas vadītāja attīstības joma. Citu par Elonu Musku atcerējos, ka mēs savukārt tieši ar vīru virtuvē vienā rītā runājam. Tad, kad Elons Musks ieradās ofisā ar izlietni rokās, es teicu tā, ka Elons Musks dara visu, kas ir rakstīts grāmatās, ko nedrīkst darīt vadītājs, kad ienāk jaunā organizācijā, un tas savukārt arī dažreiz parāda to ilūziju, kāda mums varētu būt, kad mēs redzam, ka kāds veiksmīgs līderis, labi izsakās, vai viņa tvīti ir populāri, vai vispār viņa viedoklis tiek ņemts vērā, bet tas nevienmēr nostrādā dažādās rīcībās, kurās mēs redzam, ka šis cilvēks totāli, viņš tiešām nedara pareizi šīs lietas, nav šīs rūpes ne par sevi, ne par darbiniekiem, ne globāli vispār, domājot par to, kas ir viņa plāna, teiksim, uz šādu lielas organizācijas pārņemšanu. Tā kā atkal atsaucoties nevienmēr visas lielās līderu visi kvoti un visi tās lietas, ko viņi saka, nevienmēr atbilst patiesībai un ir jāizvērtē. Bet, savukārt, protams, katrai organizācijai ir nepieciešams atšķirīgs vadītājs. Bet, pie šitā es paturpināšu, jo es ļoti ilgi arī biju apmēram līdzīgās domās, varēju sēdēt pie jums droši vien virtuvē un kopīgi mēs varētu šo jautājumu apspriest. Tādā pēdējo pāris nedēļu griezumā tas, par ko es esmu aizdomājusies, ir, ka varbūt vienkārši tas, ko viņš līdz galam neizdarīja pareizi, bija viņš nenokomunicēja, cik īstenībā tai uzņēmumā slikti iet, un darbinieki vēl joprojām dzīvoja ilūzijās, līdzīgi tā kā uz Titanika spēlē orķestris, ir ieslēgtas lustas, lai gan īstenībā viens gals jau ir ūdenī, ja? Un, kad domājot arī par tādām vadītāju kompetencēm, viņi visi redz un viņi zina, bet spēju izstāstīt tiem darbiniekiem, iedot to komunikāciju tā, lai arī viņiem rodās šis sense of urgency vai tāda sajūta, kad svilst papēži, ir īstenībā vēl viena no lietām, par ko ir vērts domāt. Un te savukārt, jā, es piekrītu tev, un es gribētu tad atkal savukārt papildināt, ja vadītājs to grib izdarīt viens un visu, tā teikt, visu to slavu paņemt uz sevi, tad nerad tā var beigties ar noslīgšanu, jā, un tu gribi viens pacelt kaut kādu lietu, kur tu redzi, ka jā, šis ir case, jā, šito es varētu mainīt, tad tam ir vajadzīga komanda. Un te ir komandas prasmes, un cik es redzu, tad Elonam šī komandas vadība diezgan pieklibo. Tāpēc, es viņam, ja viņš klausās šo podcastu, es viņam iesaku izveidot sev labu komandu. Bet tic man, arī Latvijā ir ļoti daudz vadītāju, kas uz Elonu Musku skatās kā uz savu piemēru un paraugu. Tāpēc varbūt, kad klausās kāds no vietējiem Eloniem, un tos gan mēs varam pasveicināt. Jā, un protams, es atkal piekrītu, ka katram vadītājam ir savs izaugsmes ceļš, un kā mēs nesen runājam ar Indulu Paiču toreiz par robežām, par to, ka mēs dabūdam tādu komandu, ar kādu mēs esam gatavi strādāt, kāds viņu sauks par bērnu dārzu, kāds viņu sauks par augstskolu, bet te ir stāsts par to, ko tu pats sagaidi un kāds tu esi pats kā vadītājs. Tā kā
Jā, nu mums pamazām jānoapaļojās, un vēl viens no klausītāju jautājumiem, ko noteikti gribu uzdot, ir, kuras tad ir tās aktuālākās HR nozars pētījumu tās tēmas globāli, ja mēs skatāmies vispār? Es laikam gribētu vairāk, tas atsaucās uz Eiropu un uz Latviju, lai tas ir pietuvinātāk, jo ļoti daudz pētījumu par to, kā ir Amerikā, bet mazliet ievilkt jau šo te Eiropu, un tas, ko tu pati teici arī, ka tas tomēr ir laika atšķirība, ja, kādā mēs nonākam pie šīm tendencēm, bet varbūt tu vari nosaukt, kas tad ir šie te top tas pētījuma nozars. Tāda viena tēma, kur es pat arī personīgi noteikti 2023. gadā vairāk iešu iekšā, ir saistīta ar organizācijas spēju pielāgoties, un tas nozīmē, kāda izskatās organizācijas uzbūve, tieši tik praktiski priekšpersonāla vadības speciālistiem, un kā uzņēmumi ir sagatavojušies paši un sagatavojuši darbiniekus pārmaiņām. Tātad pārmaiņu vadība un organizācijas uzbūve priekš manīm būtu tāda viena lielā tēma, par ko noteikti 2023. gadā jārunā. Gan ekonomiskajā kontekstā, gan prasmi kontekstā, gan ikvienā citā kontekstā, par ko mēs šodien runājām. Tāda otra lielā lieta, ko man gribās vilkt ārā 2023. gadu kontekstā, ir organizāciju kultūra. Beidzam meklēt vainīgos ārpusē, paskatāmies, ko mēs varam uzlabot un mainīt uzņēmumu iekšpusē. Tad vēlreiz beidzam meklēt vainīgos ārpusē, bet skatāmies, ko mēs varam uzlabot iekšpusē. Jā, tas droši vien būtu tāds mans lielais headlines 2023. gadam. Iepriekš ir bijis ļoti ērti teikt, ka ir vainīgs Covid un ir vainīga recesija, un 2022. gads iecirt visiem pamatīgi pliķi ar karu. Vispār valdība vainīga. Un valdība, jā. Tie apstākļi visi pastāv, ko mēs varam darīt iekšpusē. Skatāmies uz to, kā mēs strādājam, kādas ir mūsu kompetences, kā ir uzsatapot process. Ļoti praktiska rīcība ir tā, kas, manuprāt, ir sagaidām 2023. gadā, un tā ir liela tēma. Un es domāju, ka tā arī ir tāda biznesa vadības kompetence. Principā, pamats ir biznesa vadībā, cik es zinu, spēt analizēt, rīkoties, plānot stratēģijas esošajos apstākļos un skatīties, kādi ārēji apstākļi, kādi ir iekšēji apstākļi, kas ir tās mūsu kārtas, ar ko mēs varam spēlēt, un ar tām arī spēlēt. Tā kā tad tiešām biznesa pamati. Un tā trešā tēma, laikam, kas arī ir vijusies cauri mūsu sarunām iepriekš, bet no kuras es vaļā netieku, ir saistīta ar talantu piesaisti un ar prasmju attīstību. Tāda talantu vadība visdrīzāk. Un šī tēma, kāpēc man šķiet arī ir interesanti 2023. gadu kontekstā, jo viņa ļoti cieši savīsies ar ekonomiskajiem apsvērumiem. Cik maksā talants, cik maksā konkrētas prasmes, ko mēs varam atļauties. Ja mēs nevaram atļauties, kas ir tas, ko mēs varam uzņēmumā iekšēji darīt, lai uzņēmums varētu turpināt attīstīties, kas pavilks sev līdz diezgan daudz pārmaiņu, gan tajā, kā mēs strādājam ar kandidātiem, tajā, kā mēs strādājam ar saviem darbiniekiem un kas ir tās prasmes, ko mēs uzņēmumā attīstām. Jā, viens, ko uzņēmuma attīstām, un atkal, teiksim, zinot, ka podkāstu klausās ne tikai organizācija cilvēki, bet vispār kopumā ik viens darbinieks, dzirdot šos trendus, pats pie sevis var padomāt, tad kā šis trends saistās ar mani? Kā es pats apzinos, kas ir manas prasmes, ko es piedāvāju darba tirgu, un vai es zinu, cik es maksāju? Un kā es sevi izglītoju, kā es plānoju šo savu karjeru, un tas būtu daudz vieglāk organizācijai un darbiniekam atrast to match, ja es zinu, kas ir manas vajadzības, kas ir manas prasmes, cik es maksāju, un ja organizācija zina šīs lietas, jo skaidrs, jā, tā talantu vadība, mēs daudz par to runājam, bet ko tad tieši ar to darīt, un te ir lielās organizācijas, kas plāno vēl joprojām turpina plāno šīs talantu attīstības programmas, savus key cilvēkus dažādos veidos attīstīt, un kaut kādā brīdī tomēr tas nofēlo un izgāžās. Kā tev šķiet, kas tur nenostrādā? Tajā, ir tie visi high achieveri un visi šie saraksti, kas tiek veidot pēc šīm darba snieguma sarunām, un ir listes ar labajiem, talantīgiem darbiniekiem, kurus beigās noheadhunto uz citām organizācijām. Darbinieku pieredze, organizācijas kultūra?
Laikam es liktu uzsvaru tomēr uz organizācijas kultūru un, redzi, jautājums, ko mēs tajā organizācijā veidojam. Vai mēs veidojam vidi, kurā ik viens var mācīties un līdz ar to darīt labāko, ko es varu izdarīt, vai mēs veidojam tādu iekšēju sacensību, kas zināmā mērā sagrauj to organizācijas klimatu no iekšpuses. Ja? Un tās organizācijas, kur izdodās šīs te talantu attīstības programmas, visbiežāk ir šīs te atvērtā tipa organizācijas, kas tā arī saka, hei, jā, es tev varbūt gatavoju Ilzi par nākamo finanšu direktoru, bet zini, kā ir, varbūt pēc 5 gadiem vispār šajā valstī vairs finanšu direktori nebūs vajadzīgi. Tāpēc tā vietā varbūt mēs strādājam pie tādām prasmēm, kas tev būs noderīgas gan šeit, gan citur. Jā, ka tu netiec gatavots tikai uz vadītāja krēslu, bet kopumā tu pilnveidojies kā personība, gan horizontāli, gan vertikāli, visādos veidos, arī stratēģiski skatoties. Es domāju, ka es vairāk liktu uzsvaru tad uz tādu darba spēka plānošanu un vispār šo te resursu plānošanu, zinot, kāda ir ekonomiskā situācija, valkot visu šo te kontekstu un tiešām, skatoties to tādā plašākā mērogā un atkal ejot individuāli, tiešām dziļi saprotot, kas katram, kur katrs un stiprinot arī šo te darbinieku līderības kompetenci, ka viņi paši ir arī gatavi augt un attīstīties, jo nereti vadītāji baidās par šiem jautājumiem runāt ar saviem darbiniekiem, jo, ja es pajautāšu, ko tu gribi dzīvē darīt, viņš aizies. Kas tās par muļķībām? Ja tu jautāsi cilvēkam, viņš sapratīs, ka tu viņam uzticies, ka tu vēlies ar viņu parunāt par to, kas viņam ir svarīgi, un viņš būs daudz gatavāks ar tevi sadarboties, jo, darbinieks jau nav vergs, kuram vienkārši jādara kaut kāds darbs, ko viņš ir atnācis un saņem algu par to, labākā gadījumā priecīgs par to atalgojumu, bet, tā ir tāda kopēja izaugsme, tāda sinhrona izaugsme starp individu, komandu un organizāciju. Tā skaisti, Pārsli, paldies tev. Man šķiet, mēs izgājām tādam tiešām daudziem būtiskiem jautājumiem cauri. Tad pavisam rezumējot, tad tās lietas, ko Pārsli nosauc, tad tādi faktori, kas ietekmēs kopumā ir ekonomiskā un ģeopolitiskā situācija, šī te vēlme pēc stabilitātes, līdzsvara, kvalificēta darba spēka, vispār šī te atrašana un prasmju saprašana, kas tad ir organizācijai nepieciešams un cik precīzi viņi to var noteikt un cik tas maksā. Jā, kā var realizēt tās pārmaiņas, kas uzņēmumā ir vajadzīgas. Ja tad gatavība un izpratne par to, kā ieviest šīs pārmaiņas iekšējo organizācijā, izpratne par to, kas ir nepieciešams mums un neaizmirst par šīm te darbinieku pieredzes jautājumiem, labbūtību, garīgo veselību, kā par šiem jautājumiem runāt, par elastīgo darba vidi vēl joprojām saprast un analizēt, kas tieši jums ir nepieciešams, nepieņemt lēmumus darbinieku vietā, bet tiešām parunāt par šīm lietām un diskutēt par šīm tēmām. Un ne tikai lielajās organizācijās, bet arī mazajos uzņēmumos, arī ar 5 cilvēku komandu ir vērts izrunāt. Ja arī šķiet, ka viss ir pats par sevi saprotams, nereti tieši vienam ir tā, ka viņš varbūt īsti nejūtas tajā labi, ar ko līdz šim ir dzīvots, un varbūt ir vērts pārunāt šīs lietas, jo tagad arī nāk darba snieguma novērtēšanas sarunas, un ir laiks atkal celt augšā šos jautājumus. Un līderības prasmes gan darbiniekiem, gan arī vadītājiem tiešām, kas ir tās kompetences, kas ir nepieciešams, lai praktiski, taktiski vadītāji varētu strādāt, ne tikai būt vizionāri, un radīt šo labo sajūtu organizācijā, kas arī ir ļoti svarīgi, bet arī praktiski vadīt darbiniekus, plānot ikdienu plānot un būt ar to rutīnu. Katram darbam ir sava garoziņa. Un es domāju, ka tā ir tā garoziņa, ko nereti vadītāji pie sevis negrib redzēt, jo vadītājs ir uzplači, mums ir vadītāja pozīcija, bet tur ir arī ikdienas praktiskās lietas, kas prasa nemazums. Vai tev ir kas piebilstams, Pārsli? Es domāju, kā lai arī savā kopā visu to mūsu īso ceļojumu 2023. gadā, un man gribētos to visu varbūt savilkt kopā tādā vienā teikumā. Beigsim tēlot, ka mēs zinām, metīsimies klāt un iemācīsimies, kā darīt pareizi. Organizācijas kultūra nav teambuilding pasākumi un mācības. Organizācijas kultūra ir vide,
ko mēs visi kopā organizācijā radām. Šis ir milzīgu iespēju gads šo te vidi padarīt par tādu, kas ir gan patīkam darbam darbiniekiem, gan kurā vadītājs spēj realizēt arī savu potenciālu. Un visi tie aspekti, par ko mēs runājām, ir tie apstākļi tur ārpusē, par ko mēs vienbrīd runājām. Lielākā daļa no tā, ko uzņēmumi var izdarīt, viņi var izdarīt paši iekšēji, un to es arī visiem novēlu. Jā, skatīsimies uz sevi, nevis uz citiem. Tieši tā. Paldies, Pārsla, tev par šo sarunu. Man šķiet ļoti vērtīgi un iedvesmojoši, un ar to arī es gribu iedvesmot jūs, mīļie klausītāji. Paldies, ka jūs klausāties, un šī ir šī gada pirmā epizode, ko es kā baigi nedalu savu podcastu sezonās. Es vienkārši tad, kad varu, tad es ierakstu un publicēju, bet es gribētu teikt, ka šis ir tāds labs gada iesākums, ar ko kā tāda ceļa maize, kā iesākt šo darba gadu, kā Pārsla teica, tādu labo, lielisko un lielo iespēju gadu, kā jau es teiktu, katrs gads ir tāda liela iespēja atkal kaut ko darīt no jauna vai turpināt to, kas jau ir iesākts, un tad, lai jums tas arī izdodas. Paldies tev, Pārsla! Paldies arī tev! Jā, paldies, mīļie klausītāji, un tiekamies nākamajā epizodē un tiekamies austiņās. Atā!